Kā saglabāt distanci jeb delikātu klātbūtni, nesaplūstot tik ļoti ar otru cilvēku, paliekot kā no malas? Kas tā varētu būt par miedarbību un kā saglabāt sev pasargāt no tā? Ir bijušas vairākas pieredzes, piemēram, kad pēc sarunas sāp galva vai cita ķermeņa daļa, jo bija tikšanās laikā uzklausījusi cita cilvēka bēdu stāstu. Pašai nav raksturīgs galvas sāpes, saprotu, ka esmu uzņēmusi kaut ko svešu. Vēl interesantāk, esmu koncertā un par solistu, kurš tai brīdī izpilda skaistu priecīgu dziesmu, man sāk asaras līt, un es nesaprotu, kāpēc man tāds pārdzīvojums par viņa kontrastējošas sajūtas. Es aizgāju prom, neredzēju viņu, viss norimās. Šis ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka tad, kad mēs paliekam jutīgāki, mēs momentāli sasinhronizējamies ar to apkārtējo vidi, tāpēc, ka mēs esam ļoti smalki, mēs paliekam reāli smalki. Un īstenībā bērni ir tādi, ka viņiem nav tāda tā kā robeža un vēl ir ļoti smalkas būtnes, kas ir kosmiskās dvēseles, kurām nav nekad bijis jāizsargājās no kaut kā, tāpēc, ka nav tāda faila. Mums uz Zemes, es domāju, ka mēs visu laiku dzīvojām, mēs nezinājām, ka tās galvas sāpes nav mūsu. Mēs tikai tagad apzinātībā ejot, saprotam, tas nav mūsu, tas ir tas cilvēks. Es uzklausīju to bēdu stāstu, es tā kā viņu paņēmu. Tad viens no variantiem, kas ir jābūt ļoti klātesošam tajā brīdī, kad jūs runājat ar otru cilvēku. Jo kas bieži vien notiek, mēs aizmirstam sevi, mēs aizējam stāstā, mēs skatāmies filmu, ko mēs darām, mēs vispār aizmirstam, ka mums ir ķermenis. Mēs atceramies tikai tā, ka vajag aiziet uz labierīcībām vai gribās kaut ko iedzert. Tad, kad mēs aizraujamies tajā spēlē, mēs aizmirstamies, mēs reāli tā kā ielīstam un saplūstam ar to spēli, ar to dzīvi, ar tiem citiem cilvēkiem, ar visām enerģijām, kas mums nāk priekšā. Tāpēc pirmais, kas palīdz, ir apzinātība. Palīdz tas, ka es atsekoju savas sajūtas. Tiklīdz nāk iekšā jauna informācija, ko jūs ar to informāciju darat. Es ilgstoši neuzklausu cita cilvēka bēdu stāstu, ja man nav ar viņu enerģijas apmaiņas, vai es tajā brīdī neesmu mentors tam cilvēkam, bet, piemēram, ja pat arī draugs vai ģimenes loceklis kaut ko sāk stāstīt, tad es uzreiz momentāli iedomājos, kad es esmu tā kā vienkārši kā tāds gaismas, tāds kā ovāls, kurš tur to augsto frekvenci un turpina turēt, un ir jābūt iekšā tai sajūtai, ka tā kā nav žēl, tu tā kā neej iekšā tajā stāstā. Tu viņu tā kā emocionāli neatbalsti to cilvēku, bet tu turi augstu vibrāciju, tas nozīmē, ka tu emocionāli viņu atbalsti vēl vairāk, tu viņam palīdzi. Un te ir tā atšķirība, tā apzinātība. Ja? Tāpēc, ka tam cilvēkam, kurš dzīvo tajās vaimenās, kuram patīk stāstīt šos visus bēdu stāstus, viņam gribās, lai viņu atbalsta tajā upura sajūtā, un viņš velk tos cilvēkus iekšā. Ja jūs esat apzināti, jūs varat noturēt sevi savā labajā sajūtā, kāda man sajūta ir šāda. Es tagad miedarbojos ar to otru cilvēku, es joprojām jūtu, kas ar mani notiek, un tiklīdz man sāk kristies vibrācija, tā es sāku rīkoties, un tās ir veselīgas robežas. Tas, ka jūs klausaties par kaut kādu sentimentālu vai skaistu dziesmu no mākslinieka, viens var būt tā, ka viņš ļoti dvēseliski, emocionāli dzied, un jums varās vaļās sirds, un jūs varat jums dziedinās dvēseli, jo māksla, mūzika, tas ir, ja tas cilvēks laiž arī caur augstām frekvencēm, var būt tā, ka jums tīrās, jo tad, kad es spēlēju violi, daudz cilvēki tiešām mēģinājumā man nāk cilvēki klāt un ar asarām acīs, un jau, ko tu dari ar mums? Un ne jau tāpēc, ka es pārdzīvoju, bet tāpēc, ka nāk caur to cilvēku, caur mūziķi nāk augstas frekvences, kuras tā kā ar acīm mēs neredzam. Un tas tā raudāšana var būt tāpēc, kad jums notiek tie iekšējie dziedinošie procesi, bet varbūt arī tā, kad jūs tā kā jūtat to sāpi, tā cita cilvēka sāpi. Un tā arī var būt. Un tāpēc skatāties, ko jūs klausaties, tā ir jūsu atbildība. Ja? Visu laiku atcerēties savu sajūtu, visu laiku skenēt. Tagad jūs skatāties mūs, jūs skenējat, kā jūs jūtaties, ko tā informācija dara ar mums. Ja? Iekšā sevī, ko tā informācija dara ar mani. Man paliek, kā man paliek. Kādus stāstus es gribu klausīties, ko es negribu klausīties, kādu mūziku, ar kādiem vārdiem es gribu klausīties un negribu klausīties. Un jūs sapratīsiet, ka tā parastā dzīve, kas ir tā kā it kā normāls cilvēks, kurš iet uz visiem pasākumiem, uz visām teātru izrādēm, uzklausa savus draugus un tā tālāk, īstenībā tas nemaz nav tik izdevīgi, ja? Un tāpēc arī tā kopējā kolektīvā cilvēku vibrācija, viņa ir tik zema. Tāpēc, ka katrs uztur to bēdu stāstu, tie, kas nav apzināti. Nu, lūk, un tāpēc atceramies
visu laiku čekojam sevi. Tiklīdz sāk nākt kaut kāda informācija, mēs viņu varam reāli bloķēt. Es pat citreiz lieku, kad es jūtu, pie kuras čakras ķerās, es uzreiz šādu krustu es lieku priekšā. Es vienkārši lieku priekšā šādu krustu. Bet vēl ko es gribu teikt, kad tad, kad jūs zinat, kad ģitāra stāv, piemēram, 2 instrumenti stāv vienā telpā, un vienam instrumentam jūs kaut kādu skaņu sākat, piemēram, jūs sākat spēlēt uz klavierēm vienu skaņu, un ja jums stāvēs ģitāra, tad tā skaņa, tā stīga sāks vibrēt. Un tas nozīmē, pēc rezonances jums var izspiest ārā to, kas jūs iekšā ir. Un, teiksim, ja jums ir bailes, tas cilvēks baidās, viņš runā par tām bailēm, jums sāk rezonēt tās bailes, kas jums ir iekšā. Un jo tīrāk jūs paliekat, jo jums ir vairāk atstrādātas tās jūsu iekšējās traumas, negatīvās pārliecības un tā tālāk, jo jums mazāk vibrēs pretī tas, ko tas cilvēks staro. Jo, ja jums nebūs žēlmu, tas otrs cilvēks žēlojas, jums būs tāds, jūs tad turat to savu un jūs noklausties un jums vienalga. Ja jūs nekopējat, bet ja jums iekšā arī ir tas, un ja viņš ir lielās devās, viņš sāks ļoti rezonēt ar jums. Ja? Tā kā tas ir ceļš, un jūs to iemācīsieties. Vienkārši zinot, ka jābūt apzinātam iekšā.